kultūra. Tieši tā, kad neviens nevar zināt, kas slēpjās aiz maskas. Šodien mēs Helovīnu svinēsim mazliet citādāk. Mēs nenāksim pēc saldumiem, mēs nāksim uzspēlēt UFO golfu. Kā tas izskatās? Ejam lūkoties. Šeit mēs spēlējam disku golfu, jeb UFO golfu Helovīnu pasākumu, kur visi piedalās spocīgi, jocīgi noskaņoti cilvēki, kuri vēlās labi pavadīt laiku svaigā gaisā ārā. Šo var saukt par alternatīvu Helovīnu pasākumam, bet svinībām. Es domāju, ka klubi un ballītes nekur neizpaliks, cilvēki būs iesildījušies, guvuši pozitīvas emocijas un viņi varēs doties tajos pašos tērpos, kādi viņi ir šeit daži, uz klubiem. Šur spēlēt jebkurš, jauns, vecs, garš, tievs, īs, omulīgs, jauns, jā, vecs, to es jau teicu. Jā, visi. Disku golfs, kādu CD disku, kādu disku? Lidojušo šķīvīti mēs saucam par disku. Kā jūs zināt, ir arī sporta veids, disku mešana. Nu tad es domāju, ka kaut kas ļoti tuvs. Šeit mēs izmantojam diskus, kurus ir jātrāpa grozos. Speciāli izveidotos grozos. Tā būtība tāda, kad es to disku metu ķēdēs. Ir jāmet ķēdēs šeit, te rokas ķēdēs. Nežēlojot ne disku, nežēlojot sevi, mēs izlādējamies, mēs pozitīvi izlādējamies. Tātad tā būtība tāda, ka diskam jāapstājas šeit grozā. Ja, šeit grozā, te ir jābūt diskam, un tā ir tā bedrīte, golfa bedrīte, tikai mūsu disku golfa izpratnē. Vai tev pašam ir varbūt kādi mošķi, no kuriem tev būtu bail? Nu, ja es redzētu tādu lielu zirnekli, es domāju, es varētu būt pirmais rindās, kurš skrien ārā no meža parka. Tas būtu... tas būtu tieši trāpījis tavā baiļu zonā. Ja. Es pat bērnus, man liekas, apdzītu. Jo īstenībā tā pastaigājot pa mežu, mēs redzējām daudz dažādus mošķus, bet zirnekļi laikam nebija tā speciāli nemaz nekarnājāt kaut ko. Jūs neatradāt to īsto, viens slēpjās, viņš ir zem telpas liels, bet es esmu viņu nomierinājis, ka viņš dabūs savu pēc sacensībām, tā kā viņš nevienam nerādās. Vīns, Helovīns. Šīs abas komponentes sadara kopā. Tā kā, bet, īstenībā, jā, ļoti jautri, prieks par šo pasākumu. Es varētu teikt, man varbūt bailes no augstuma. Bet ne no kādiem mošķiem, raganām, spokiem, klauniem, bērnības kaut kā. Sanāk, pašam tieši ar viņiem ir jādraudzējās. Tā kā šajā, kultūras sfērā esot, sanāk saskarties ar dažādiem mošķiem, ar dažādiem klauniem un ar dažādiem raksturiem. Tā kā... Tas ir ikgadējais. Principā tāds ikdienas pasākums. Ikdienas tāds, jā, šī ir šīs dienas manā profila seja. Neapmierināta. Jā, šī bilde ir nofotografēta aizvakar Amerikā. Man pietrūka Latvijas ēdienas, tāpēc var redzēt, ka es mazliet esmu saķēris vēderiņu. Jā, tā kā ilgojos pēc Latvijas ēdienu, un šis ir arī par godu Helovīniem, tā teikt, īsti nevarēja izvēlēties, kuru masku, jā, tā kā šonakt pēc 12 uzvilkt, jā. Kā jūs parasti atzīmējat Helovīnu? Šitā es varu atzīmēt jau 2. gadu. Brīvā dabā, neizspiežot saldumus no citiem? Saldums izspiež no manīm. Mēs spraigā cīņā atrodamies. 4. Bet tas pa vecam, ļoti labi 4. Cik bieži ir jāmet lidojušais šķīvītis, lai varētu būt tāds trāpīgs? Es tāds stiprs iesācējs esmu. Šobrīd es metu kopumā kādu 54. reizi. Citi domā, ka es leopards, žirafe, vēl kāds zvērs. Kā kuram? Un kā tev pašai liekas? Es tiešām nezinu. Bet tev ir ļoti smuka rādziņa, tāda kā žirafs. Es teiktu, ka kā žirafs savs. Jā. Un kāpēc tev patīk Helovīna? Es nezinu. Tādi interesanti svētki. Es izspiedu jau daudz saldumus no citiem. Šodien vēl nē.
Bet vēl paspēs. Gan jau. Nu, redzu, kā visu svēto naktī, tad UFO golfisti ir parūpējušies arī par to, ka startējot katram ir jāienostājās šeit, pie tāda krustiņa, pie kapa vietas, tā varētu teikt. Un tad ir jāizdara gājiens. Nu, tā kā Halloween šeit arī pilnā sparā. Šovakar ir interesanti. Tā, man 2, Nigel, G3, Uldis, 2. Kā jums vispār ir ar to visu svēto nakti? Vai ir nav kaut kā bail? No diska, kad nāks no aizmugurs. To pakals dabūt ir nepatīkami. The most afraid I'm from this guy right here. Because he's the biggest creeper right here in this woods right now. I was always afraid of ghosts when I was a kid. So yeah, now I watch horror movies and I feel like awesome. They are good. They're nice. I don't feel scared anymore.